Kad sievietes ir gatavas veidot ģimeni, tad, kad viņas ir sasniegušas menopauzi savā dzīvē. Tad viņas ir gatavas uz ģimenes veidošanu. Tas nozīmē, ka viņas ir iztērējuši visu savu hormonālo resursu, nojājuši sevi līdz kliņķim, viņas ir nomierinājušās, un tad viņām ir laiks ieslēgt smadzenes un sākt domāt, pagāk, ko tad vajadzēja šī dzīvē man izdarīt. Ģimene. Un tad viņas paliek mierīgas, viņas sāk klausīt ieklausīties vīriešos, tur mēģina kaut kā pat izpatikt viņiem, vēl kaut ko mēģina darīt un tā tālāk. Tad viņas kļūst, cenšas vismaz maskēties un rādīt sevi sievišķīgajā gultnē, bet ar viņu tu vairs ģimeni neuztaisīs, jo viņa tur nedarbojas vairs nekas apakšā. Tā, diemžēl. Ja prāts ir atnācis mājās, bet resursi ir iztērēts viss. Tāpēc, tādā veidā, tāpēc ir ļoti tagad interesanti, kā to prātu aiznest līdz viņām, kamēr resursi vēl nav iztērēts. Kā aiznest to sapratni par to, kad ir, kā jūs domājat, kā to izdarīt? Kā jūs domājat, kā atkal pārvērst ģimeni, nevis par formalitāti, bet par vērtību dzīvē, uz ko tieksies visi. Man liekas, ka vīriešiem ar to nav problēma. Lielākā daļa vīrieši tiecās tomēr uz ģimeni. Problēma ir sievietēm ar to. Manā skatījumā. Viņas ir gatavas upurēt savai pašsajūtai, labsajūtai ģimeni. Tā kā aiziet, izjaukt ģimeni par to, ka viņi tur nejūtas, nejūt piepildījumu, viņi grib realizēties tur karjerā vai mākslā vai vēl kaut ko, un ģimene viņai kā traucēklis, piemēram. Ja? Bet kā jums liekas, kas ir tas, kādā veidā viņa varētu saprast vai aiznest līdz sievietei, vai kas vīrietim būtu jāizdara savā dzīvē, lai līdz tam mēs aizietu? Sievietes sāk apzināties savu atbildību ģimenes veidošanā.